Mīļie draugi, šī ir trešā Latvijas neprezidenta runa un mans personīgais apsveikums šajā gadu mijā. Nevienam nav jāstāst par nācijas, valsts un par privātajām nedienām, jo mēs visi pārsvarā tās jūtam un apzināmies. Mūsu vēsturē vienmēr ir bijušas priecīgākas un tumšākas lapas puses, un optimismu ievieš tas, ka tās mijās. Pie kurām no šīm lapas pusēm var pieskaitīt šogad? Pie gaišajām? Diezin. Bet man priecē tas, ka aiz tumšā mūs gaida priecīgāks mirklis. Šogad mēs baudījām šķiedamās demokrātijas instrumentus un varējām novērtēt to pielietojumu. Man kā jau vairumam latviešu visvairāk pietrūka lepnuma un prieka par Latviju. Likās, ka pazudis varoņgars un vienotības apziņa, kur, lai arī mazliet, tomēr pagājušais gads atgādināja. Lai arī esam bieži radināti pie vilšanās, 2011. dāvāja vēl augstāku izturības mēra, latiņu un tuvināja mūsu jaunai rīcībai, pieredzei un lēmumiem. Šogad mēs atkal cerējām un vīlāmies, ticējām un alojāmies, mīlējām un ienīdām, kā jau tas ļaudīm pienākās. Un kopumā visbiežāk nelaimi cēloņus un risinājumus meklējām varturu vidū, bet reti kad sevi. Diemžēl mūsu varneši ir tikai redzamā aizberga daļa. Kas ir šie cilvēki, kurus mēdz pazudināt alkatības un augstprātības nāve? Tie reti ir svešinieki. Diemžēl pārsvarā tie ir mūsu pašu līdzcilvēki, mūsu līderi, kuri nāk no mūsu pašu vidus. Tātad, vide un apziņa, kādā dzīvojam, ir radījuši šādus darboņus. Katrs no mums ir pielicis savu domu, jūtu, attieksmes devu šādai realitātei. Ja mēs paanalizēsim savas domas un vērtību skalu, cik daudz tajās atradīsim vietas garīgumam un godīgumam, cik daudz mīlestībai un kalpošanai, vai pašu rīcību atbilst Kārļa Umaņa teiktajam moto: vispirms tauta, valsts un tikai tad es pats. Valsti un valdību mēs varam mainīt tikai mainot sevi. Vispārējais garīgs pagrimums ir mūsu šīs dienas lielākā sāpe. Tās sublimācija redzama Saimas un tā saucamā sabiedrības krējuma izkārtnē. Ja paši kultivēsim citādu domāšanu un noteiksim citādas savas dzīves gaitu virzienus, arī mūsu kopējais ceļš vedīs mūs augšup. Valsts ir liela ģimene, kuru veido daudzas mazākas ģimenes. Veidojot labāku Latviju, sāksim ar savām ģimenēm. Lai mainītu savu ģimeni, jāsāk ar sevi. Ģimene pirmkārt ir vīrietis un sieviete, un mūsu spēja būt vīriešiem vai sievietēm ir noteicošā ģimenes būtībai un stiprumam. Kad sievietes atkal būs sievietes, vīrieši kļūs par īstiem vīriem. Latviešu nācijas un valsts spožākie mirkļi ir tautas gara, spēka un ticības radīti. Bez ticības tūkstošiem kritušo par patiesas mīlestības cenu dzīvību nebūtu izpirkuši Latvijas valsti. Bez ticības mūsu varoņi nebūtu cīnījušies ar pārspēku, bez ticības nebūtu veiksmes, kur ļauj sasniegt tik daudz ko. Ja mums nebūs ticības, veiksmi nesagaidīt, un pie jebkādas politiskās sistēmas mūs vadīs zagļi, nevis viedie. Papildināšu Kārļa Umaņa teikto: vispirms Dievs, tauta, valsts un tikai tad es pats. Mūsu liktenis ir būt starp mūsu likteņbrāļiem. Atrodoties Baltijas vidū, mūsu uzdevums ir vienot un saturēt cieši kopā to. Būt uzticamiem draugiem nozīmē īsti mīlēt, lai mums, latviešiem, izdodas būt savstarpēji draugiem un būt uzticamiem mūsu kaimiņu draugiem un patiesiem pasaules draugiem. Lai mums nenākas tirgoties ar sirdsapziņu, mainīt sarkanbaltu-sarkano krāsu pret zaļām, sudrabu vai zelta naudas zīmēm. Lai mums nav jāšauj uz cilvēkiem svešās zemēs, svešu saukļu un alkatības apmierināšanai. Šajā pasaulē un Latvijai zīmīgajā laikā to mums visiem novēlu. Dieva svētība ir pietiekoša palīdzība arī tad, kad ar varonību, drosmi un gudrību ir par maz. To šodien lūdzu un novēlu mums visiem. Dievs svētī Latviju!